viņš būtu gatavs atgriezties. Es ceru, ka tas ir joks. Edmundam vairs nav nekas jāpierāda. Viņš ir leģenda. Viņš savulaik arī uzveicis, teiksim, vēl mūsdienās labi zināmo marokāņu superzvaigzni Badru Hari. Tur vajadzēja tikai dažas sekundes, lai Edmunds tik galā šo sportistu. Nu ko, cīņa ir sākusies. 1 rauns, 3 minūtes. Tāds ir Pankratēona formula šiem junioriem. Redzam, šeit junioriem ir pilnīgi aizsaktas sejas ar šiem aizsargu maskām. Tur ir amortizējušais šī te reste, lai mazinātu sitienus. Uz galvā drīkst, arī zemē drīkst. Šiem pušu omētiens ļoti labi nostrādā, atvainojas Adrians Šestenko, kurš šobrīd kontrolē cīņu, atgrūž Šestenko Agurjanovs. Agurjanovs pārstāv, kā jau es minēju, Latvijā viena no zināmākiem MMA klubiem, ko vada Manuels Isaģeņāns. Sev Arč klubs ir ar fantastisku vēsturu un fantastiskiem rezultātiem starptautiskā arēnā. Nu, Šestenko atkal bankš, nogāž pretinieku zemē, cenšas kontrolēt, tagad pilnā aizsardzība, bet, redzam, Šestenko, šeit arī viņa raksturs parādās. Nu, Šestenko ir tāds sportists, kurš nemīl mierīgi cīnīties. Viņam raksturs ir tāds, ka viņam ir kā lauvā jāiet uz priekšu, viņam ir jādominē, un šodien viņš cīnās savu skatītāju priekšā, savās mājās Jelgavā. Jāpiezīmē, ka pēdējais tāda tipa pasākums Jelgavā notika tālajā 2011. gadā. Un kopš tā laika šāda tipa sacensības cīņas nav notikušas. Nu, būrī cīņas Jelgavā, ja nemaldos, vispār nav notikušas, un Agurjanovs redzējām, tagad mēģināja izdarīt sitiens, un atkal hop, ļoti labi Šestenko strādā. Ja, kurš tad ir Šestenko? Te jau nevar atšķirt, kurš ir kurš, tā nepievērs uzmanību, bet te Igors Pavlovs saka, ka te pauzīt, kas tur ir, sagriezās cimdi. Cimdi ir pēc noteikumiem 6 unciju MMA šie amatieru cimdi. Redzam, viņam polsterējums ir ļoti iespaidīgi salīdzinājumā ar šiem 4 unciju pro cimdiem. Tos mēs redzēsim vēlāk. Šis laikam tad tomēr ir Adrians Šestenko. Es te viņus pēc tīveres, es nepievērsu uzmanību, kā viņi bija apģērbti. Teorētiski pēc tā, ka zilais formas starps teorētiski vajadzēja būt, manuprāt, zilajā stūrī vajadzēja būt Šestenko, bet es varu kļūdīties. Šeit, Dievs, kļūdījās, it kā leciens bija, bet te pašā laikā kļūda bija un uzreiz pretinieks varēja nogāzt. Un redzam arī sitienu ar alkonu ir atļaut. Nu, nedrīkst sist, protams, kā jau visās citās cīņās arī pa pakaus un aizmugurējo muguras daļu. Un mēģina uz žinaukšanu iziet. Tagad ir Šestenko, jā, viņš ir zilajā. Formas starpā vēl 19 sekundes palikušas un kas tur būs, vai cīņa tiks apstādināta, izdosies Šestenko finišēt šo maču. Vēl 10 sekundes dzirdam arī fonā un arī redzam ekrānos. Un tad jau man viss beigsies. Ir smūgs saslēgts. Padosies? Nepadodās. Agurjanovs ar vienu roku grūti noturēt. Nu jā, un te arī... Jā, un viss. Cīņa ir galā. Adrians Šestenko tomēr ir zilajā formas starpā. Šestenko priecājas. Igors Pavlovs saka, ceļamies kājās un tad paziņosim uzvarētāju. Nu, sākums priekš Šestenko nebija īpaši veiksmīgs. Ja, nu, es, kā jau teicu, es ļoti atvainojos un sākums sajauc, kurš ir kurš. Bet Šestenko otrajā cīņas daļā dominēja, bija augšējā pozīcijā, izdarīja sitiens un mēģināja arī pielietot žņaukšanas paņēmienu tādā veidā, mēģināja finišēt, bet tā arī nepietika laika, un es domāju, ka šajā cīņā viss ir skaidrs. Agurjanovs, mūsu ekrānos ar sekundantu, nu, Agurjanovs neizdarīja pietiekami daudz, manuprāt, bet šeit ir, protams, jāgaida tiesneša lēmums. Gaidam tiesnešu verdiktu un priecājas uz kameru uzspēlē Šestenko. Adrians Šestenko, kā jau teicu, tāds ļoti komunikabls jaunietis.
ar lielu potenciālu, tieši tāpatās, ka arī Aleksandrs Gurjānovs uz šiem puišiem skatās ne tikai treneri un pat arī federācija, Latvijas MMA federācija un Latvijas Pankto federācija uz šiem puišiem skatās ar cerībām, ka šie sportisti nepamatīs šo nodarbu un turpinās attīstīt savus iemaņus un tiks arī, teiksim tā, pie pro cīņām jau vēlāk karjerai attīstoties. Viņi jauni ir. Šestenko 17 gada, Gurjānovs 18 gadus vecs jaunietis, viņiem ir vēl lielākās cīņas ir priekšā. Nu, paguruši ir, tas 3 minūtes it kā liekas, kas tad tur ir 3 minūtes nocīnīties, bet tur arī ir vajadzīgi jaut. Oficiālais vērtīgs tūlīt tiks arī paziņots un Igors Pavlovs kādam no šiem sportistiem pacels roku. Papildu aplausus. 1 rauns, bet Džeki izdarīja visu, ko viņi varēja. Malič. Tad mēs esam gatavi. Šīs cīņas uzvarētājs. Zilais stūris. Un apsveicam Adrians Šestenko izcīna uzvaru. Redzam, kā priecājas sportists. Gurjānovs nedaudz ir apguris un arī bēdīgs, ka neizdevās. Un lūk, arī balvas medaļu veidā un arī no Pūrša čokolāta. Tāpatās arī balvas, kā es redzēju, arī no 5 mastiem no šī Wake Parka, kurš atrodas Ozolniekos, balviņas un no Pūrša čokolāta. Un jā, no šeit atkārtojumā varam redzēt labākos momentus. Sāk ļoti agresīvi Šestenko, taču Gurjānovs paņem iniciatīvu līdz brīdim, kad Šestenko to atkal atguva un beigās izdarīja pietiekam daudz, lai šeit Delarīvā bankš nogāž zemē. Un te jau Šestenko dominē, arī šeit pasmies spēcīgs sitiens. Ar šī vakara otro cīņu, kas notiks. Nu, atkārtojumā varam redzēt, cīņa bija tiešām dinamiska un pa lielam var teikt, ka šeit ir labākie izgriezumi, jo cīņa jau tikai 3 minūtes un šeit kļūdījās Šestenko lecienā atdūrās pret pretinieku, pretinieks vienkārši nogāz zemē. Principā atvieglo Šestenko Gurjānovam darbu, bet tālāk jau Gurjānovs gan pieļauj kļūdu un zaudē.